Xiaomi 15 principā ir lielisks kompaktais telefons. Tev reāli īsti neko vairāk nevajag, un ar to varētu arī apskatu principā noslēgt. Tomēr, ja vēlies sīkāk redzēt, kā performē tā īstenībā lieliskās kameras, kāda ir veiktspēja un kas vēl tam piedāvājumā, turpin skatīties šo video, jo šis tas ir pamainījies no iepriekšējā modeļa. Teiksim tā, Xiaomi Vanilla jeb bāzes telefoni ir pakāpeniski un mērķtiecīgi gājuši savu attīstību, lai kļūtu par budžeta flagmaņu standartu starp visiem ražotājiem. Šis telefons principā ir jāvērtē kā tieši konkurents iPhone'iem parastajiem Samsung S sērijai parastajai un attiecīgi visiem pārējiem kompaktajiem, kuri nemaksā tur kā Pro, Ultra, Max, Mega, Super versijas. Jebkuram telefonam galvenie parametri, kuri interesē mūs kā parastos lietotājus, ir nemainīgi jau vairākus gadus, un tie ir baterija, sākot no tā, cik ilgi tā tur, līdz cik ātri tā uzlādējās, veiktspēja, īpaši jau laikmetā, kad mākslīgais intelekts ienāk telefonos, tev nemaz neprasot, vai tu to vispār vēlies. Foto un video apstrāde, ātrdarbība un spēlītes, kā arī kameras un vai tavi foto vai video izskatīsies pietiekami labi, ne tikai sūtot savā starpā veikalu plauktu fotogrāfijas, bet arī publicējot kaut ko sociālajos tīklos. Tīri no tehniskā telefonam ir palielam viss, ko tev vajag, un pat, es teiktu, nedaudz vairāk. Tam iekšā ir šī gada Snapdragon 8 Elite processors, tam pieejamā atmiņa Latvijā vismaz, cik es redzēju, ir 512 GB, tam ir gandrīz 6,4 colu OLED ekrāns ar 3200 nitu pīķa spilgtumu, un tas viss ir ietērts IP68 putekļu un ūdens noturībā. Kameru modelis ir nemainīgs kā priekšgājējiem ar 50 megapikseļiem visām trim kamerām, uzlabojot 8K filmēšanu arī ar 30 kadriem sekundē, un selfie kamera arī ir nosacīti identiska. Baterija ir jaunā tipa un krietni lielāka ar 5240 mAh. Kopumā no uzbūves vizuāli mainījies īsti nav nekas, bet dažās vietās materiāli gan ir pamainīti. Pirmā izmaiņa ir jau minētā palielinātā baterija, kas tagad ir silīcija karbona. Kā tā darbosies ilgtermiņā, to redzēs tikai tās lietojot ilgtermiņā, bet tās šobrīd izskatās diezgan daudz sološi. Displeja stikls ir kaut kāds pretsašķīšanas stikls, bez idejām, cik ļoti labāks tas ir par Gorilla Glass Victus, kur ir citiem konkurentiem un arī iepriekšējiem modelim bija. Pašam displejam tehnoloģija arī ir nedaudz pamainīta, sašaurinot malas, bet saglabājot lielisku ekrānu un palielinot pīķa spilgtumu. Un visi modeļi šogad ir ar vienādu operatīvās atmiņas apjomu, kas līdzīgi kā Samsung S25 sērijā tagad nozīmē, ka principā visu ietilpību telefoni performēs līdzīgi. Īpaši ņemot vērā to, ka Google Gemini tomēr ir savas prasības mākslīgā intelekta rīku izmantošanā. Jaudā un testos es biju pārsteigts principā, cik ļoti tuvu šis telefons bija savam lielajam brālim Ultrai. Un te atkal ir jāņem vērā telefonu izmēri un dzēsēšanas spējas, jo šis te mazais un kompaktais spēja izkabināt, teiksim tā, gandrīz visus lielākus pēc izmēra konkurentus, kā arī sava izmēra telefonus. Pareizākie konkurenti būtu īstenībā šeit jāsalīdzina Samsung S25 par Xiaomi 14, Pixel 9, un rezultāti ir īstenībā itin iespaidīgi. Visvairāk mani pārsteidza baterijas tests, kur Xiaomi 15 ir mazāks ietilpības baterija, bet caurmērā tikai 30 minūšu starpība starp Ultras rezultātu. Tātad, pieņemot, ka šī telefona normāls lietotājs būs parasts cilvēks, nevis tur ar milzīgu uzsvaru uz fočēšanu, filmēšanu, tuvu 2 dienām varētu izvilkt ar vienu uzlādi. Tālāk par kamerām. Tehniski mani nedaudz pārsteidza Xiaomi izvēle saistībā ar kameru sensoru un lēcu izmaiņām, ja pareizāk sakot, tā izvēle maiņām. Uz papīra izmaiņas ir piedzīvojušas divas lēcas. Telefoto no 75 mm ekvivalenta ir kļuvusi par 60 mm ekvivalentu, un attiecīgi tagad ir 2,6 reižu optiskā pietuvināšana pretstatā 3,2, kas bija iepriekšējiem modelim. Izmaiņas tiesa netik lielas ir arī selfie kamerai no 22 mm ekvivalentu uz 21 mm ekvivalentu, un te gan jāmin, ka katrai lēcai vai kamerai šīs ciparas samazinājums nozīmē ko pilnīgi citu. Selfie kamerai tas ir pat, es teiktu, kaut kādā brīdī uzlabojums, jo šis te fokus attālums, tā laikam tulkojas latviski, jeb focal length, dod nedaudz platāku kadru, jeb selfie režīmā tu šķitīsi maķenīt tālāk no objekta un vairāk ietilps tev bildē, nekā tas būtu ar 22 mm. Telefoto lēcas izmaiņas gan ir nedaudz
Es teiktu, interesantāks jautājums. Parasti samazinot šos milimetrus, paplašinātos arī diafragmas atvērums, bet tas ir palicis nemainīgs f2.0. Tātad mani labākie minējumi būtu, ka tumšā laika bilžu kvalitāte īpaši nemainīsies, bet ir mēģināts uzlabot, teiksim tā, vidējās distances, vidējā attāluma foto kvalitāti, kā arī ņemot vērā, ka telefona ražotāji ievāc informāciju par savu telefonu lietošanu. Iespējams, ir Xiaomi saskatījuši, ka lielākoties lietotājs fočē vai filmē apmēram ar 2 reižu palielinājumu, varbūt arī 3 reižu, un, lai uzlabotu stabilitāti foto un video šajos diapazonos, izvēle ir kritusi par labu šādai te maiņai. Jebkurā gadījumā bildes ir ļoti labas, un video kvalitāti varēs tūlīt novērtēt arī pats. Xiaomi 15. Selfie kamera, 4K 60 kadri sekundē, uzreiz pārbaudām Dynamic Range, respektīvi bez fokusa maiņām, ideāli Dynamic Range situācijā, gaišās vietas un tumšākās vietas nemainītos, mainot fokusa vietu, un tas būtu labi sabalansēts. Protams, ka ideālo Dynamic Range nav iespējams īsti iegūt, jo tumšais vienmēr būs tumšāks, gaišais vienmēr būs gaišāks, bet ir jāsaka, ka caurmērā labi. Labi, šodien ir apmākusies diena un arī nofokusējot uz debesīm, redz, viņas vienkārši ir vienā masā palēkas, bet ir labi. Stabilizācija ir noņemta nost, ja pareizāk sakot, tā, kas ir iestatījumos pie ieslēgtās, tā principā strādā pro režīmā un laikam timelapsā, attiecīgi nav baigi nekā ko noņemt. Un ir jāsaka, stabilizācija ir tīri laba, labi, ļoti laba. Atkal var pastīties te, ka parasti sāni ir tās vietas, kuras kratās visvairāk vai kadrs tā kā bišķiņ zibinās, tad, kad mēģina telefons tikt galā ar kadra stabilizēšanu elektroniski. Galvenās kameras 4K filmēšanas režīms, starp citu, ir interesanta lieta. Kā šobrīd 4K 60 kadri sekundē šīs telefons spēj filmēt pie nosacījuma, ka neizmanto nevienu no laika profiliem. Kā ir laika profils, tā 4K 30 ir maksimums. Un kā šeit ir ar Dynamic Range, atklāri, kur ir gaišā vietas, un tās ir tumšākās. Pamainīsim fokusu. Jā, ir jūtami, bet atkal pietiekami nelieli ir tā starpība. Stabilizācija, kā minēju, ir noslēgta nost. Attiecīgi, šis ir tas, kā pati lēca stabilizējās. Un ir atkal jāsaka, ka lieliski, nav vispār kur piesieties. Jā, šī nav, protams, arī nosacīt pateicīgākā diena kamerām, bet nav vismaz mega saules diena, kas palīdz noteikti šai kamerai. Man jau, protams, telefona ekrānā ir īpaši, teiksim, šīs krāsas izstās bišķi plakanāk, kā tās ir reāli dzīvē un kā tās tu tagad redzi. Kā ir lietot šo telefonu? Telefons kā telefons, līdzīgi kā iPhone 16, Samsung S25, šis ir ar vienu roku, es teiktu, itin viegli operējams telefons, un man noteikti nav lielākās plaukstas pasaulē, un man patīk kompaktie telefoni labāk kā lielās lāpstas. Un jā, es apzinos, ka saku to ikdienā lietojot S24 Ultra, bet tur ir cits aspekts, kāpēc. Ja jāvērtē, vai šo telefonu nepirkt, apsvērt, shortlistēt vai pirkt, tad atbilde ir ļoti atkarīga no tā, cik lojāls tu esi zīmolam. Es pazīstu cilvēkus, kuri ir hardcore Xiaomi piekritēji un neskatās uz citiem telefoniem. Es zinu arī diehard Samsung fanus, kuri neskatās uz citiem telefoniem, bet dienas beigās Android telefonu pasaulē tās ir nianses, kuras ir tīrus saskarnes, jeb telefona programmatūras un vizuālās
vizuālā rakursa vai funkcionalitātes piedāvāto. Ja vēlies nopietnāko veiktspējas, uzbūves kvalitātes un foto vai video kombināciju, ir grūti nosaukt labāku kompakto flagmani par Xiaomi 15, un tādā rakursā šis ir stabils pirkt. Ja agrāk Xiaomi nebija ilgākais atjauninājuma cikls, tad tagad ir 4 lielie Android atjauninājumi un 6 gadi drošības atjauninājumi, kas ir principā turpat ar Samsungiem, Google'iem un citiem ražotājiem. Latvijā flagmaņu Android telefonu ražotāji pa lielam ir tikai 2, un kopumā nošaut greizi ar vienu vai otru nav iespējams. Ar šiem vārdiem es domāju, ka šoreiz tad arī viss šajā apskatā. Paldies, ka noskaties, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!